Sveicināti Brūzī Murza. Mani sauc Artjoms Gekišs, un savā brūzī es brūvēju alu. Šobrīd jau 6 šķirnes. Ražoju alu lielākoties no Latvijā ražotu iesalu, kuru man piegādā Sijā Latmalt. Tā ka Jelgavā tā iesalnīca atrodas, pats esmu tur bijis, ekskursijā apskatījos, ka tiešām viss notiek un vislabākajā kvalitātē. Bet alum vajadzīgs vēl arī apiņi un raugs. Tos gan nākas pasūtīt, iepirkt no ārzemēm. Apiņi nāk no Vācijas vai ASV, raugi no Beļģijas, Francijas. Ar alus ražošanu kā tādu nodarbojās jau laikam vairāk nekā 15 gadus. Pirmie eksperimenti varbūt netik labi sanāca, bet process patikās, aizgāja. Un tie gadi gāja un gribējās kaut ko vairāk, un bija iespēja uzrakstīt projektu vietējā rīcības grupā Krāslavas rajona partnerībā, kura man šo projektu atbalstīja, un iegādājos tad iekārtas, jau lielākas iekārtas alus ražošanai ar vienas partijas apjomu uz 500 litriem. Par nākotnes plāniem ir doma paplašināt arī sortimentu, veidot jaunus alus veidus. Mēģināsim arī palielināt apjomu, plašāk arī pa Latgali, pa veikaliem, jo šobrīd diezgan limitētā apjomā ir pieejams te apkārtējos veikaliņos, bāros. Uzņemam viecus tepat Brūzī, tiem, kas vēlas paskatīties, padegustēt, bet braucam arī izbraukumos, gan festivālos, gan pilsētas svētkos un citos pasākumos. Gribu aicināt gan Latvijas iedzīvotājus, gan arī visus pārējos valstu iedzīvotājus, lai aktīvāk brauc uz Latgali, apmeklē dažādas interesantas vietas, pagaršo alu, jo Latgalē cilvēki ir viesmīlīgi, vienmēr gaida turistus, un jo vairāk būs apmeklētāji, jo būs arī pašiem stimuls vairāk strādāt, varbūt radīt jaunus produktus, un arī dzīvība uztaisies ātrāk. Man prieks, ka Krāslavas novadā mēs varam papildināt pārtikas grozu. Pirmās nepieciešamības, tā sakot, īsta latgaliešu preces, kā pagājuši gadu bija mums siera meistare topā. Šodien mēs runājam par alu, par jaunu cilvēku, kurš rada pievienoto vērtību. Pievienoto vērtību, kas rodas tīri lauku apvidū, pagastā. Tāpēc vēlreiz sveiciens jaunajiem, kuri ir to spējīgi. Un es esmu pārliecināts, ka to produktu klāsts tikai palielināsies.